Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Ticības vārdi. Šodienas rakstu vieta. Un rīta agrumā garām iedami, tie redzēja to vīģes koku nokaltušu no pašām saknēm. Un Pēters atminējies, Jēzum sacīja: Mācītāji, redzi, tas vīģes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokaltis. Un Jēzus atbildēja un tiem saka: Ticiet uz Dievu, jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Marka evaņģēlijs 11. nodaļa, 20. līdz 23. pants. Šodienas pārdomas. Evaņģēlijos lasām par vīģes koku, kurā Jēzus neatrada nevienu augli. Jēzus izteica uz šo koku vārdus, kas lika tam nokalst. Pirmajā brīdī nenotika nekas redzams. Mācekļi to ieraudzīja tikai nākamajā dienā. Kāpēc mācekļi uzreiz neredzēja, ka koks ir nokaltis? Tāpēc, ka koks nokalta pie saknēm. Redzamajā daļā to varēja pamanīt tikai pēc laika. Šajā pasaulē viss redzamais ir radies no neredzamā, no garīgā, un tas, kas to ir ienesis šajā fiziskajā realitātē, ir ticībā izteikti vārdi. Jēzus vārdi stāstā par vīģes koku demonstrē to, ka mēs ar ticības vārdiem spējam no neredzamā formēt redzamas lietas. Apzinies, ka tu vari pateikt spēcīgu Dieva vārdā balstītu lūgšanu, bet ja tu savā sirdī šaubīsies, tu nesaņemsi lūgto. Apņemies atmest šaubas un ticēt. Lūdz, balstoties uz Dieva vārdu, un ja pat atbilde kavējas, zini, ka garā tā jau ir atbildēta, un tev atliek tikai ticībā sagaidīt tās materializēšanos šajā pasaulē. Šodienas lūgšana. Tēvs, es pateicos, ka tu esi apsolījis dot mums visu, ko mēs prasām saskaņā ar tavu vārdu. Piedod par tām reizēm, kad esmu prasījis, bet šauboties pazaudējis atbildi. Lūdzu, palīdz man saglabāt stipru ticību, lai sekojot tev, spēju pārcelt visus kalnus, kas nāk manā ceļā. Jēzus vārdā.